Tālāk mēs redzam Eduarda Smilģa muzeja žogu. Visos prospektus un visur rakstīts, ka šo žogu būvējis Eduards Smilģis savai mājai, bet faktiski Eduards Smilģis šo žogu ar zemes gabalu nopirka no fotografa Nikolaja Čirnova, jo Nikolajs Čirnovs, Āgenskalna fotografs, kas darbojas jau no cara laikiem šeit, 1908. gada, izbūvēja šaubu fotopaviljonu augšā uz šī kalna. Un 1925. gada viņš sāka būvēt šo itāļu stila žogu ar ieejas mezglu, kas ir faktiski tagad ieejas mezgls vai ieejas vārti itāļu stila, kas ved uz Eduarda Smilģa muzeju. Eduarda Smilģa iela 33A un 35. Divas daudzstāvu ēkas, kas faktiski būvēta 1914. gadā pēc Aleksandra Malvesa projekta, otra 1929. gada pēc inženiera Egona Stangas projekta. Ko es atceros pēc citu cilvēku stāstiem, ir it kā gandrīz augstākā vieta. Drusciņu sētas pusē ir, ka tur iet uz augšu redzēt, ka tur ir tas Āgens kalns. Kādreiz mēs iztēlojamies ar Agatu, tas smiedamies, ka nāk plūdi. Tad mēs tā kā pēdējie. Šī māja ir tāda, ka viņa nemaz tik ļoti ievērot nevar, jo viņa ir tādā krāsā, kas saplūst kopā ar visu un to, kas ir apkārt. Un tas man arī patīk, tāpēc, ka var tā noslēpties. Mums pat cik ievilkt to gāzes apkuri, tad caur sienu bija jāurbi liels caurums, kur tas skurstenis. Un tad es drusciņi redzēju to sastāvu. Tas pats strādnieks rādīja, cik interesanti, ka tā java, no kā būvēta tā māja, ir skaidrs ar tādu senlaiku masa, pat kaut kāda koka, tādi sprunguļi un kaut kāda īpatnējas formas, tādiem cilindra veida. Gadu no gada kaut kas te tiek bišķiņ uzprišināts. Un drusciņ komunikācijas ir saimnieks savulaik savedis kārtībā. Un mēs paši esam te daudz ielikuši tādā tīri funkcionālā ziņā. Bet plāns, tāds kāds viņš ir, vai sienas, vai krāsnes, vai vienīgi plīts nav. Man mamma vairāk to ir izvērtusi radu un paziņu lokā, ka lielais Gunāra dzīvoklis, jo viņai šeit likās tā, ka uz Rīgu un Gunāram 3 istabas, un tas ir milzīgs dzīvoklis. Bet, reāli dzīvojot tādu ģimenes ikdienas dzīvi, te jau nekas liels nav. Raida Kalniņa mamma ir Liepājas teātra aktrise Aina Karele, bet viņas vīrs Gunārs Palodis toreiz strādāja turpat Āgenskalnā Latvijas televīzijā. Gunāra dzīvoklī bieži pulcējās radošu cilvēku kompānijas, un nereti līdz pat rīta gaismai nerim karsti strīdiņi par mākslu. Viņa jau sveicināja viss, kas te, viņš arī tas tēls bija, viņš bija tāds sirmiem matiem, vārdu un tāds stalts. No kora dziedonis, kur viņš dziedoja, arī nāca. Un te arī viņam labos draugos, man liekas, no jaunības laikiem bija Gunārs Cilinskis. To es arī laimējās viņu satikt un parunāties ar viņu. Jā, tas bija agrie laiki, tie saucamie, ko es atceros no tejienes, un pēc tam jau mēs te paši. Un ja tev, piemēram, ejot pa ielu, es viņu tā kā īsti nepazīstu, bet cilvēks tev saka labdien, tad es saprotu, ka es te jau diezgan sen. Es esmu sens. Agata jau tepat dārziņā arī gāja. Bērndārzā bija arī tā raķete, tā, kas no tā jumta ārā rāgojas, un tad mēs tur uzkāpām augšā un visus, kas gāja garām, mēs sveicinājām. Atceries bišķu veikaliņš. Tā viņa arī sauc, es aizmirstu. Tur bija tāds maziņš veikaliņš, kur bija visādi nieki, it kā nekas. Un tur tāds maziņš saldējums, kurš, piemēram, man visu mūžu būs atmiņā, jo mēs ar Agatu ejam un pārdevēju pazīstam, un pārdevējs, kas toreiz tur bija, es nezinu, vai viņam piederēja tas visu, vai viņu nomāja, bet tur bija kaut kas no tā, ko kādreiz filmās rāda, kad ir tāds vecie laiki, un kad viens otrs sveicina, un kad tu vienkārši ieej iekšā, nozvan zvaniņš, un tur viss tāds tā kā vecs, bet mīļš jo. Un sekojot senajām paradumām, ka vislabāk par to, ko domā tauta, var uzzināt, ja klusi ieiet un apsēžas krogā, arī es eju iekšā šajā te kafejnīcā Āgenskalna cilvēku pulcēšanās vietā. Labdien! Tas bija tāds vietējais, man liekas, kultūras nams uz to brīdi. Nāca viskolorītākie cilvēki, un tā kā man tēta, mammas labās sirds vienmēr visiem aizdeva. Tur bija tā
tāda grāmata, man liekas, parādniekiem. Mums bija, protams, jāpiestrādā veikaliņā un jāpaliek, jāpadažūrē, un tas vienmēr stāvēja un domāju, ejiet garām, ja bija 2 logi, un tu varēji redzēt cilvēks, kas nāk no tās puses un kas nāk no tās, un domā, ejiet garām, un nē, ding, tur durvis atturās, cilvēks ienāk tur. Atcerieties, ka Čakam bija tāds dzīvoklis gar Pārdaugavas mājām lētām, kur cerības un klusums plaukst, kad sirds man pilna dziļām bēdām. Gar viņas miermīlīgām sētām, pat ziemā staigāt man nav augst. Eduarda Smilģa 31. Viena no vecākām mājām, ko būvēja pēc arhitekta Jāņa Baumaņa projekta 1875. gada. Bet šo māju nesen renovējuši un pagalmā uzbūvēja pēc speciālas amerikāņu tehnoloģijas faktiski finieru māju, kura apšuta ar dēļiem. Bet šī tehnoloģija ļoti tāda progresīva, un šeit Rīga pirmo reizi tika izmantot tieši šeit Eduarda Smilģa jau 31. Šīs rajons attīsties ap 1870. gadiem. 1873. gada uzbūvēta arī Eduarda Smilģa jau 33. māja, kur vēlāk pārbūvēt vienu no lielākajiem maizes ceptuviem, kas pastāvēja ilgus gadus. Man šodien 18 gadu, pie manis nāks daudz draugu rādu. Tiesiediem beltēm mani sveiks, daudz mīļu vēlējumu teiks. Esam nokļuvuši Smilģa ielas augstākajā punktā, ko jokus mīlot var dēvēt par dziesmu kalnu. Te radusies komponista Ģedarta Ramaņa populārā melodija Man šodien 18 gadu, bet visi kaimiņi zina, kurā namā dzīvo vīrs, kas katru rītu sāk ar dziesmu. Starp citu, sadziedāšanās te notikusi jau 30. gados. Eduarda Smilģa 26 ir 2 ēkas. Viena koka ēka, kas faktiski būva 1873. gadā, bet vēlāk tika sadedzināta un atjaunota pēc veca projekta. Bet otra ēka īpatnēji ir ar to, ka to būvēs Haralds Kundziņš, un tā ēka jau vairs nav orientēta uz Eduarda Smilģa jau, bet uz Uzvaras parku pusi. Šo ēku būvēja Centrāla tirgus piena paviljonā nomnieks Pēteris Švanks, tirgotājs. Viņam kā firmas līdzdarbinieks bija Jānis Kornets, kas arī dziedēja opera, un šī māja iziet uz terasi, kur varēja mēģināt savu balsi. Skatoties uz ēku 32A, liekas, ka tā ir moderna ēka, kas būvēta daudz vēlāk nekā izskatās, bet faktiski tā ir 1883. gada būvēta strādnieku kazarmu ēka. Ļoti primitīvi dzīvoklīši, viena istaba dzīvoklīši ar virtuvi, bet 1929. gada šo ēku nopirka tirgotājs un Pārdaugavas kraja aizdeva sabiedrības direktors Eduards Kalniņš un pēc arhitekta Eižena Valbi projekta pārbūve par 4 dzīvokļu ēku. Eduarda Kalniņa kundze, Māja Kalniņa, ir operas soliste. 1962. gadā arhitekts Modris Ķelzis projektē tā saucamo komponistu māju, kur katrā dzīvoklī ir lieki 30 kvadrātmetri mākslinieku darbnīcām. Pēc komunālo dzīvokļu šaurības Āgenskalna nams pārsteidz ar plašumu, lieliem logiem un svaigu gaisu. Ēkā apmetas komponisti Ādolfs Skulta, Jēkabs Mediņš, Ģedarts Ramans, diriģents un komponists Mendelis Bašs un citas Latvijas mūzikas dzīvē nozīmīgas personības. Pazīstamais pianists Harijs Bašs ir pirmais bērns, kas piedzimst šajā namā. Interesanti, ka gandrīz visi komponistu mājas bērni un mazbērni izvēlas mūziķa vai mākslinieka ceļu. Arī Ilze un Kristīna Ramanes ir mākslinieces. Mēs vienmēr gājām visi 3 ar kājām uz Āgenskalna tirgu. Man varēja būt kādi 4-5 gadi, un tagad mēs gājām, un tāda sajūta bija, kad ir jākāp kalnā. Pirmā dziesmiņa, ko es atceros, es arī mācījos mūzikas skolā, gan līdz 5. klasē. Tētis bija uzrakstījis Pifa piedzīvojumi Veļu teātrim. Tad bija vēl viena dziesmiņa par Vizbulīti. Tā arī bija bērniem tāda dziedama. Un trešā, kas jau ir tāda, jau pieauguši cilvēku vecumā, ir man šodien 18 gadu. Pie manis nāks daudz draugu rādu,
Es esmu ļoti laimīga par to, ka man ir bijis iespēja satikt Lūciju Garūtu, Jāni Ķepīti, Adolfs Kulti pats par sevi, par cik viņš šai mājā 8. dzīvoklī dzīvoja. Mums bija ļoti jaukas pavasara talkas tepat mūsu pagalmā. Mūsu pagalms ir pietiekami liels un nožogots ar sētu, un mēs visi metāmies laukā ar grābekļiem un dedzinājām vecās lapas un ar spaiņiem nesām, tīrījām, visu, ko darījām. Tā kā mēs ļoti kaut kā draudzīgi esam visus šos gadus dzīvojuši un vienmēr viens par otru esam turējuši rūpi, tā var teikt, un arī jāpiemina mans tētis, kas bija ļoti ciešos draugos ar profesoru Skulti, un kad Skults kungs bija jau gados, kad vairs ārā tā kā negāja pats, tad tētis nes viņam dažādas, no veikala vienkārši palīdzēja visādas produktus atnest, un tā kā tur tāds. Mēs tā ļoti kaut kā draudzīgi dzīvojam arī līdz šim vēl. Komponists Ķederts Ramans uz konservatoriju Krišjāņa Barona ielā allaž esot gājis kājām, gluži tāpat kā uz darbu vecajā Āģīša televīzijas studijā. Viņš strādāja televīzijā, Latvijas televīzijā, tepat pie Āgenskalna. Bija skaņu režisors līdz 1968. gadam. Un cik es zinu, šajā bildītē veidotās mēbelītes ir viņa paša rasētas, un ar visiem rasējumiem viņš ir gājis uz televīziju sarunāt, kas viņam tās mēbeles izveido. Otrs, kas viņam bija ļoti liels tāds dzīves aizraušanās mērķis, viņš filmēja. Viņam ļoti, ļoti patika iemūžināt visus mūsu ģimenes kadrus, visu tā kā vēsturi, mazi bērni un visus radiniekus. Un tas filmu arhīvs mums ir diezgan liels. Tur ir brauciens ar ģimenes draugu, ar viņu studiju biedru Ilgmāru Žiglēvicu. Viņi brauc skatīties Staburagu. 62. gads laikam izskatās, tikko šī māja ir pabeigta, un tad ir skaists pavasara vai vasaras rīts, vai kā, un tad brauc viss ar veco Volgu, sēžās iekšā, un tas tā ļoti. Tā kā tētim ļoti, ļoti patika arī filmēt. Mēs dzīvojām tā kā vairākās pilsētās vienlaicīgi, jo centrs pilnīgi cita lieta, tur pie Tirgus tas rajons ir cits, un Pārdaugava, man liekas, ir viens no skaistākajām vietām Rīgā. Tās ieliņas es varu raksturot vairāk ar kaut kādām skaņām, kad nes cilvēki nodot pudeles, klankšķu un bērni, gan krievi, gan latvieši skraida un ļaustās. Un nav tāda mašīna, tā plūsma tik liela, līdz ar to nav tāds, nezinu, tāda tik ļoti liela steiga jūtama. Pagaidām, kamēr vēl ir mazie veikaliņi, kamēr vēl viss nav bankrotējis, kamēr vēl tur ir tirgus, ap kuru viss tas kustība notiek, un tur var nopirkt īstas lietas un īstas ābolīšas no Latvijas. Tur ir vēl saglabājies tas, par ko cilvēki tā kā ir tāds sentiments par tiem vecajiem laikiem, tad tur vēl tas ir jūtams.